Tad es sāku apzināt tās savas lietas, apzināties savu bērnības pieredzi, kad es patiesībā vienmēr bērnībā biju mediātors, ka ja es tādu vārdu vispār nezināju, es nezināju, kas tas ir. Pat vecāku strīdos man patika vienmēr tā kā sakārtot lietas, papētīt to vārdu dziļāk un saprast, šīs ir visas manas kompetences, ar ko es esmu tā kā visu to bērnību darbojusies. Tas tiešām ir tas veids, ko es meklēju, kā es varu pievienot vērtību pasaulē. Mediātors nav tas, kas atrisina un pasaka, kā cilvēkiem tagad dzīvot. Tieši otrādāk viņš kopā ar pusēm izvērtē situāciju, jā, tad izpēta kontekstu no visām iespējamām pusēm, jā, un viņi paši atrod risinājumu. Es pat gaidīju tos konfliktus, kaut arī manā dzīvē patiesībā viņu baigi daudz nemaz nav. Un tad man patika tā kā testēt visas tās metodas, kā var tikt cauri, kā var vispār tā kā veidot visu to konflikta risinājumu tādu gludāku, un tas bija ļoti interesants, jā, patiešām process. Mākslīgais intelekts varbūt viens pats bez cilvēka vadības šajā jautājumā būtu nedaudz par vāju, bet ja tas ir saslēgts kopā, tas ir ļoti vērtīgi. Jā, tad mediātors izrunā ar pusēm, tad kurā virzienā būtu jāvada šie jautājumi, jā, mākslīgam intelektam, jā, bet tomēr mediātors ir tas, kas vada procesu, un viņš zina, kādu instrumentu izmantot. Labdien, skatītāji! Mēs šodien esam Jauno psiholoģijas centrā, tur, kur tiek pasniegti kursi, kuros māca mediātorus. Un es esmu šī kursa pasniedzēja, un šeit ir Anete, kas ir mācījusies pie manis 2 gadu atpakaļ, un mēs tagad ar jums iepazīsimies, kas ir mediācija, principi, kā Anetēs sokās gan kursu laikā, gan pēc šo mediācijas prasmju apguves. Varbūt tu, Anete, ar sevi iepazīstināsi? Jā, es esmu Anete Zālīte, esmu pabeigusi mediācijas kursu Jauno psiholoģiju centrā aptuveni 2 gadus atpakaļ, un ar to man nebija gana, jo pēc tam es nolēmu arī ar mediāciju nodarboties profesionāli, un tālāk devos tad likt sarežģīto eksāmenu, kas ir certificētie mediātori, un arī izgāju šo posmu, un arī pirms tiem 2 gadiem certificējos. Jā, tātad tu, Anete, ne tikai izmācījies šo kursu, lai pielietotu tā kā ikdienā šīs prasmes, bet tu aizgāji arī tālāk profesionālā līmenī un pat visaugstākajā Latvijā iespējamā līmenī, tu esi certificēts mediātors, jā, un arī strādā ar valsts projektos. Jā, tieši tā, tieši. Ļoti labi. Saki, lūdzu, Anete, kas tev atveda uz šo kursu? Mediācija pie manis atnāca patiesībā tādā ļoti interesantā veidā. Tas bija tāds dzīves periods, kad man sākās tādi jautājumi eksistenciāli sev. Kas es esmu, kas ir mani talanti, ar ko man vajadzētu nodarboties, kaut arī ļoti daudz savā dzīvē es esmu apguvusi. Es esmu tāds mācīšanās frīks, man ļoti patīk mācīties un apgūt jaunas lietas. Bet tajā brīdī bija tas eksistenciālais jautājums par to, kā es varu pievienot vērtību šai pasaulē vēl vairāk, ko es varu iedot un kas ir tie mani talanti. Tad es sāku apzināt tās savas lietas, apzināties savu bērnības pieredzi, kad es patiesībā vienmēr bērnībā biju mediātors, ka ja es tādu vārdu vispār nezināju, es nezināju, kas tas ir. Un tiešām, ja kādām draudzenēm, kāda strīdi vai problēmas, tad vienmēr man patika uzdot tos padziļinātos jautājumus, iedziļināties visās lietās, un pat vecāku strīdos man patika vienmēr tā kā sakārtot lietas. Un tad kaut kā pie manis atnāca vārds mediācija. Kaut kur brālis bija pamācījies mediāciju, un es īsti nebiju iedziļinājusies. Un tad es sāku papētīt to vārdu dziļāk un sapratu, šīs ir visas manas kompetences, ar ko es esmu tā kā visu to bērnību darbojusies. Un tāpēc es izdomāju, kad man ir jāiet noteikti noskaidrot vairāk par mediāciju, jāiet mācīties. Un tā es nonācu Jauno psiholoģiju centrā un patiešām ļoti iedvesmoju tās mācības. Un tāpēc es arī izlēmu, ka iešu tālāk noteikti mācīties, jo tas tiešām ir tas veids, ko es meklēju, kā es varu pievienot vērtību pasaulē. Izklausās, ka tu jau biji amatieris, mediātors amatieris, jā, un pēc kuras tu kļuvi profesionāls mediātors. Vai tu vari pastāstīt kaut ko, kā atšķirās dotajā brīdī, kā tu esi mediātors, kā tu palīdzi atbalst cilvēkus risināt konflikts, un kā tu to darīji agrāk?
Nu, protams, tagad ir zināma tāda schēma, kā to darīt. Es to tagad daru apzināti. Es saprotu, ir konflikts, un es saprotu, uz kurien man šie cilvēki ir jāved, kādi jautājumi man ir jāuzdod. Un ir tāda, jā, nu, mediācijā ir tāda schēma un tie posmi, kam mēs ejam cauri, kas patiesībā ir ļoti loģiski, lai mēs tad arī nonāktu līdz tam gala rezultātam. Nu, kādreiz tas bija tāds intuitīvs taustīšanās periods, kas arī reizēm bija veiksmīgs, varbūt kādreiz. Es vairāk uzspiedu savu viedokli, kā man liekas, un centos vairāk glābt un palīdzēt, bet ar mediācijā ir tas, ka es esmu vienkārši no malas, es klausos un palīdzu cilvēkiem pašiem atrast to risinājumu. Nu jā, jo mediācija ir principi, pēc kā mēs strādājam. Jā. Un viens no principiem ir mediātoru neutralitāte un objektivitāte. Ja? Līdz ar to mediātors nav tas, kas atrisina un pasaka, kā cilvēkiem tagad dzīvot. Tieši otrādāk viņš kopā ar pusēm izvērtē situāciju, jā, tad izpēta kontekstu no visām iespējamām pusēm, jā, un viņi paši atrod risinājumu. Jā, tieši tā, un tas arī ir tas interesantākais procesa daļa, un arī īstenībā tas bija tāds izaicinošākais, no kā vajadzēja paiet tā kā maliņā, jo vienmēr es biju pieradusi tā kā ieteikt kaut ko tur palīdzēt, risināt, ieraudzīt tur vēl 5 variantus, bet patiesībā jau tās atbildes ir katrā cilvēkā, tikai tajā brīdī, kad viņam uzdod pareizos jautājumus, viņš iemācās sevi ieklausīties, iedziļināties vispār, ko tad es vēlos un kāpēc es vispār konfliktēju, un tas ir īstenībā daudz veiksmes stāsti no tā, ka cilvēks tiešām iemācās klausīties sevi un beidzot otrā cilvēkā. Tad saliekot visu to kopā, sanāk labi rezultāti. Tu jau pieminēji tad šo te pareizo jautājumu tehniku, ko mediātors izmanto. Ko tu vēl tādu esi no mediācijas paņēmusi sev ikdienā? Nu, noteikti klausīšanās prasmes, kas man patiesībā arī ir dabas dotas, bet tagad es klausos vēl apzinātāk, jo patiesībā starp rindiņām man pietiek citreiz ar minūti, 2. Es jau saprotu, kas tas ir pa cilvēku, ko viņš vēlas, kādas ir viņa vajadzības, kā man ar viņu komunicēt. To ļoti labi var izmantot arī savā pamatdarbā, kas ir optometrija, strādāju ar klientiem. Un tur arī bieži ir dažādas situācijas, nu, piemēram, neapmierināti klienti. Un es varu teikt, ka es līdz tam konfliktam patiesībā nemaz nenonāku, tāpēc, kad es jau zinu, kur tas vedīs, un es varu izmantot pareizos instrumentus, jo cilvēkam ļoti vajadzīgs, lai viņas klausās un uzklausa viņa vajadzības, un tad, kad tas notiek, viņš vispār atmēgs, viņam vairs konflikts nav vajadzīgs. Tā kā tas ir ļoti vērtīgs tāds instruments vispār ikdienas dzīvē arī cilvēkiem, ja viņi nevēlās iet tālāk kā certificēts mediātors, jo tomēr es uzskatu, ka tas ir tāds aicinājums, un tam vajag varbūt tādu, nu, tiešām misijas sajūtu, lai certificētos, bet mediācijas apmācības ir ļoti vērtīgs jebkuram cilvēkam, gan ģimenes dzīvē, gan darba attiecībās, gan ar draugiem, kaimiņiem, radiem. Tas ir, nu, milzīga vērtība. Nu jā, mums tagad Latvijā ir 2 profesijas, certificēts mediātors un mediātors, jā. Līdz ar to izmācoties šo kursu, jūs iegūsiet jaunu profesiju mediātors, jā. Un saskaņā ar mediācijas likumu jums ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā certificētam mediātoram. Jā, tas ir jā, tiešām ļoti vērtīga lieta, ko apgūt. Jā, Anita, vai tu varētu pastāstīt, kā tev gāja kursos? Kā tu saskatīji programmu, tas, ko mēs tur dārām? Pastāsti, kā tev gāja kursa laikā? Nu, kursos es patiesībā jutos kā zivs ūdenī, jo man tur ļoti, ļoti patika, un tur bija arī ārkārtīgi forši cilvēki, ar kuriem es uzturu arī tādas sarunas un ikdienas, ne ikdienas, bet par etam arī ārpus tagad studijām, kad viņas jau sen ir beigušās, bija patiešām forši cilvēki. Un, tās studijas man ļoti patika, tiešām bija ārkārtīgi interesanti. Daudzas lietas varbūt es jau biju dzirdējis, daudzas arī nebiju. Un man ļoti patika tava pieeja, ka tās nav tikai tādas sausas apmācības, bet tās ir tādas apzinātības treniņš, kad nemitīgi mēs domājam līdzi, analizējam dažādas lietas no dzīves, kas bija tiešām ļoti vērtīgi. Tas tā kā salika pa plauktiņam jau esošas zināšanas, iedeva trūkstošos puzles kauliņus, lai varētu veiksmīgāk vispār konfliktēt arī dzīvē. Un sākumā arī bija tā, kad pasakot, ka es mācos mediāciju, ļoti daudz cilvēku domāja, ka es nodarbošos tagad ar meditāciju, nezinu, iešu tur meditēt katru dienu, bet, tad cilvēki vēl īsti nesaprot to atšķirību, bet tad es vienmēr pasmējos, ka mediācijā var arī pameditēt. Jā, mēs mediāciju īstenībā meditējam trijatā, ja ir 2 puses un mediātors, mēs visi mēģinam tajā brīdī atrasties šeit un tagad, ja, lai nekas ārpus mums netrauca un tiešām domāt par svarīgo šiem cilvēkiem šajā mirklī.
jā. Un kursa prasmes, manuprāt, dod tādu konflikta, varbūt pat izbaudīšanu, nevis bailes no konflikta, ja? Bet tas, ka mēs varam būt tiešām konflikta apzināti, un konflikts jau ir principā tāds process, kurā atrisinās kaut kas. Atrisinās tā kaut kāds strupceļš, kas traucē dzīvē tecēt uz priekšu, viegli, ja? Un tad apzināta konflikta risināšana atbrīvo šo te sasprostojumu, ja? Lūk, un cilvēki tiek tālāk. Jā, jo tas arī ir tas vērtīgākais ieguvums, kāpēc, manuprāt, jebkuram cilvēkam būtu jāapgūst mediācija un visas šīs tehnikas, jo konflikta tā ir neizbēgama dzīves sastāvdaļa. Tieši tā kā tu teici, kad bez konflikta patiesībā nav nekādas attīstības, jo konflikts rodās tad, kad ir jau kaut kāds enerģijas sastrēgums starp diviem cilvēkiem vai uzņēmumā vai attiecībās, un ir tiešām nepieciešams to izrisināt, un lai tas mezgls atsienās un mēs dodamies skaisti tālāk, un tā veiksmīga konflikta risināšana patiesībā vienmēr ir izaugsme, un tas ir pats vērtīgākais, iemācīties ar tiem konfliktiem vispār apieties. Un pēc studijām un apgūstot mediāciju, man pat īstenībā es pat gaidīju tos konfliktus, kaut arī manā dzīvē patiesībā viņu baigi daudz nemaz nav, jo es kaut kā vienmēr laikam ir tā enerģija tāda, kad nav varbūt vērsta vairāk uz konfliktiem, bet tāpat tās gadās, protams, un tad man patika testēt visas tās metodas, kā var tikt cauri, kā var vispār veidot visu to konflikta risinājumu tādu gludāku, un tas bija ļoti interesants, jā, patiešām process. Jo no konfliktiem vispār nevajag baidīties, jo ļoti daudz cilvēki sastingst konfliktos, viņi izvairās no šiem konfliktiem, bet patiesībā tas ir citreiz pat vienīgais ceļš uz izaugsmi. Bet tikai tad, ja māk pareizi šos konfliktus risināt, nevis aizcērt durvis vai nodarbojas ar kodiem apvainojumiem, jo tad, protams, var iedzīt tās rētas un konfliktus vēl dziļāk, un citreiz ir situācijas vairs neglābjamas, bet tieši tāpēc, lai tā nenotiktu, ir vajadzīgas šīs prasmes. Tu pastāstīji, kā tu pielieto darbā mediācijas prasmes, bet vai tev gadījies izmantot mediācijas prasmes arī iekšējā konfliktā? Patiesībā jā, jo bieži vien mēs esam mediātori arī paši sev, jo pavisam, tas ir muļķīgi domāt, ka cilvēks, kurš ir mediātors, ka viņam nav konfliktu, ka viņam nav kaut kāda iekšēja problēma, citreiz pat ir tieši pretēji, viņas ir vairāk, jo es nezinu, kāds mums viņas atsūta, lai mēs mācītos, jo patiesībā izejot cauri, mēs tikai tādā veidā kļūstam stiprāki. Bet noteikti mediācija palīdz man arī risināt savus iekšējos konfliktus, arī attiecībās. Tas ir ļoti tāds vērtīgs instruments, jo mēs jau varam izvēlēties tiešām tā kā konfliktēt un nekonfliktēt. Un, ja mēs nebaidamies no tiem konfliktiem un ejam tajos iekšā, mēs tiešām ļoti daudz lietas atrisinam. Un arī iekšējie konflikti ir viens no tiem, jā, tas ir arī tāds vērtīgs darbs ar sevi, jo es citreiz uzdodu sev tos jautājumus, ko es uzdotu, paskatos uz sevi no malas un uzdodu tos jautājumus sev, ko es uzdotu, piemēram, klientiem. Un tur arī vienkārši citreiz paņemu lapu, izrakstu laukā, un tur iznāk ļoti vērtīgas atbildes. Un tad es tieši tāpat arī meklēju kaut kādus variantus, atbildes un nonāku līdz tam gala rezultātam, kā tad beigās darīt. Mums kursā bija gan teorijas daļa, gan arī izspēles. Ja? Kura daļa tev vairāk varbūt patika vai kas tev šķiet liederīgāks? Man likās liederīgas abas divas daļas. Protams, es varētu teikt, ka varbūt vairāk tā teorētiskā daļa, jo tā izspēle es savā galvā nespēju atslēgt, ka tas ir tikai teātris. bet tas bija tāds ļoti interesants vispār tāda miedarbība ar kolēģiem, ar ko mēs toreiz kopā mācījāmies. Un tādu mēs arī tur dabūjām kārtīgi izsmieties un izspēlēt tur tās situācijas, varbūt tā, kā tu nekad dzīvē nedarītu, bet vērtīgs bija noteikti abas divas daļas, jā, jo arī bez tās praktizēšanas, droši vien arī būtu grūtāk doties tālāk uz eksāmenu vai vispār to likt lietā dzīvē. Jā. Mēs ar tevim ieminējamies, ka tev apkārtēji te jautāja par to meditāciju, jā, vai varbūt tu mācīties meditāciju, ka tu nepareizi vārdu lieto, un meditācija, arī mediācija ir izmantojama, ja? Jo sesijas laikā, tad sesijas sākumā, iesākoties darbam, cilvēki atnāk no kaut kādiem darbiem, no ikdienas, ja? Un lai ieiet tādā apzinātā stāvoklī, mediātors var kopā ar pusēm 2-3 minūtes pameditēt.
Jā, tāpēc visi tie, kas mācās meditāciju, var to izmantot arī mediācija, un arī tagad jaunā laikmeta šī mākslīgais intelekts, viņš arī mediācijā principā varētu būt tātad izmantojams, ja, un tu pirms mūsu sarunas, šīs sarunas minēja, ka tu ieskaties arī mākslīgā internetā, tu ieliec iekšā, kādas vispār vajadzības varētu būt šādā situācijā, un tad cilvēki pēc tam skatās uz to sarakstu, ko iedod mākslīgais Jā, jo intelekts. tas ir patiešām ļoti vērtīgi, jo bieži vien cilvēki, tad, kad viņi ir kaut kādā konfliktā noplosījušies jau ilgu laiku, viņi ir pamatīgi pazaudējuši sevi. Un bieži vien ne sievietes, ne patiesībā arī vīrieši līdz galam zina, kas ir manas vispār pamata vajadzības, jo patiesībā bez pamata vajadzībām mēs jau nevaram būt attiecībās, īsti, ja viņas nav tā kā aizpildītas. Un šiem cilvēkiem, viņiem bieži vien viņiem uzdod jautājumu, bet kas jums ir vajadzīgs, ko jūs vēlaties? Viņi pat īsti nevar atbildēt. Viņi, tā kā jautā, kas ir pamata vajadzības. Un tad tiešām mākslīgais intelekts var nākt palīgā, jo tur ir no dažādiem avotiem iegūta informācija un vienkārši izanalizēt. Tad, piemēram, sievietes pamata vajadzības saņemt šo sarakstu, un tad pēc izslēgšanas metodas šis man ir ļoti svarīgi. Tad pēkšņi nāk kaut kādas, zemapziņas atmiņas par to, ka tas man ir svarīgi vai tas ir svarīgi. Tā kā jā, noteikti to var likt lietā, bet, mākslīgais intelekts varbūt viens pats bez cilvēka vadības šajā jautājumā būtu nedaudz par vāju, bet ja tas ir saslēgts kopā, tas ir ļoti vērtīgi. Jā, tad mediātors izrunā ar pusēm, tad kurā virzienā būtu jāvada šie jautājumi, jā, mākslīgam intelektam, jā, bet tomēr mediātors ir tas, kas vada procesu, un viņš zina, kādu instrumentu izmantot, jo vēl ir metaforiskās kārtas, ko mēs izmantojam mediācijā, jā, tātad viss mediācija ir starpdisciplināra, un visas zināšanas, kas jums jau ir, jūs varat izmantot kā mediātors, tātad arī šajā konflikta risināšanas procesā. Jā, tieši tā, jo tā dzīves pieredze, kāda ir mediātoram, ir arī tiešām ļoti svarīga, jo tas ir tiešām mīts, kad mediātoram pašam nav konfliktu vai sarežģītas dzīves situāciju, vai arī terapeitam, kad viņam nekad nav problēmas. Tā tas noteikti nav, un manuprāt, šiem cilvēkiem varbūt tie pārbaudījumi citreiz ir daudz smagāki un grūtāki, lai tieši viņi izietu tam cauri un iedotu to pievienoto vērtību citiem cilvēkiem. Uz mūsu kursu nāk ļoti dažādi cilvēki, dažādu profesijas cilvēki. Anet, vai tu atceries, kādas profesijas cilvēki bija tavā kursā? Es atceros, ka mēs bijām patiešām kādi 12, 13 cilvēki, un visi bija pilnīgi dažādi. Bija valsts ierēģi, es atceros, bija juristi, skolotāji, tad bija kaut kādi, manuprāt, vairāki pat personāla daļas vadītāji. Un visi gribēja apgūt šo te kompetenci mediāciju un izmantot to savā dzīvē, un pat varētu teikt, ka no mūsu kursa īsti varbūt tālāk certificēties tādu profesionālu pavisam līdz galam ceļu aizgāju tikai es, cik es atceros, bet noteikti visi bija ieguvēji, jo tas ir ārkārtīgi vērtīgi jebkurā darba vietā. Man liekas, ka nav tādas vietas, kur mediāciju nevar pielietot. Man pat nenāk prātā, varbūt ne, bet man liekas, tāda pat nav. Vai tu vari pieminēt vienu tādu prasmi, ko mēs ieguvām kursā, ko tu tiešām izmanto ikdienā? Noteikti prasmes bija daudz, bet ikdienā, ko es izmantoju, tā ir tāda apzinātība, apzināta pieeja uz jebkurām lietām. Ja mēs runājam tieši par konfliktu risināšanu, ja man uznāk dusmas, es gribu konfliktēt. Pirmais, ko es sev uzdodu, ir jautājums, kāpēc es gribu konfliktēt, kāda mana vajadzība šeit nav apmierināta. Un es mēģinu uzdot sev vairākus jautājumus, nostopēt sevi, sajust sevi un tikai tad laist uz āru kaut ko. Manuprāt, tā ir ārkārtīgi vērtīga lieta, jo bieži vien mēs varam nenonākt arī varbūt līdz tādam karstam konfliktam, bet mēs varam izrādīt varbūt savu neapmierinātību un saprotot savu vajadzību, mēs to varam verbalizēt otram cilvēkam un varbūt viņam tikai tas ir nepieciešams, jo viņš varbūt nav sapratis, kāpēc es tā rīkojos. Piemēram, varbūt es esmu dusmīga nevis par nenomazgāto krūzi izlietnē, bet varbūt par to, ka es neesmu no rīta samīļota. Varbūt tādā līmenī vienkārši cilvēkam ir jāuzdod sev jautājums, kāpēc es esmu dusmīgs, kāpēc es gribu konfliktēt, kas man pietrūkst, kas man ir nepieciešams. Un tā ir tāda apzinātība, jā, ar to mēs visi sāksim. Es domāju, ka konfliktu kļūs mazāk. Jā, un tajā pašā brīdī arī kā cits pret tevi, teiksim, sāk konfliktu, tad ir jēga pajautāt, kas ir tas, ko tu gribi.
Jā, tieši tā, un manuprāt, tā apzinātība strādā abos virzienos un jebkurā dzīves jomā. Tā apzinātība ir jāliek lietā, un tad mēs arī varam virzīties uz priekšu tā ekoloģiski. Jā, lai mēs esam nevis reaktīvi, bet proaktīvi cilvēki. Tieši tā. Paldies! Paldies, Aneta, ka tu piedalījies mūsu šodienas podkāstā, Jā, paldies ka tu jums par dalījies ar uzaicinājumu. savu pieredzi par kursiem, un mēs gaidām jūs pārējos arī kursā un mācīsimies mediācijas prasmes un kļūsim kolēģi.